Hello, labvakar visiem! Paldies, ka pievienojāties Zoomā. Tad šodien es nolēmu, mēs runāsim par radīšanas nolūku mērķi, kāpēc tika visu varenais vēlējās radīt pasauli. Un tad nākamajā, es domāju, runāsim par nākamo pasauli, par nākamo dzīvi, par dzīvi pēc šīs pasaules. Tad šoreiz par radības nolūku. Bet es vēlējos nedaudz tomēr pastāstīt arī, kā mums te klājās. Tomēr mēs to izjūtam. Un tad nedaudz padalīties, kad joprojām Hamas teroristi apbombardē katru dienu mierīgos Izraels iedzīvotājus. Jūs varbūt kāds jautā, bet Izraela arī dod pretī. Pareizi, bet nemierīgos iedzīvotājus. Ja tas ir Izraela pa priekšu paziņo visiem, mēs tagad likvidēsim šo vietu vai šo vietu ar nolūkiem tādiem, jo tur ir ieroči un teroristu visādi līdzekļi, un tiek pazvanīts un tiek izbērtas lapiņas un brīdināts. Mierīgi iedzīvotāji atstājiet šo vietu. Nekā Hamas visu laiku vienkārši šauj raķetes uz vienkārši mierīgi iedzīvotājiem. Un Hamas neļauj saviem iedzīvotājiem atstāt šo vietu un izmanto speciāli un spekulē ar cilvēku, kā būtu viņš kā dabīgs aizsargs, kā cilvēcisks aizsargs. Un spekulē, un tāpēc arī par šiem nolaupītājiem gūstekņiem mēs ļoti satraucamies un pārdzīvojam. Jau 3 nedēļas viņi nav redzējuši savus mīļotos, un mēs pat nezinām, vai viņiem viss ir labi. Visvecākam ir 85 gadi, un visjaunākam bērniņam ir 9 mēnesīši. Tas ir ļoti sāpīgi apzināties, un ir pāri 200 kaut kādi. Mēs arī nezinām, vai tiešām viņiem viss ir labi, un vai viņi visi ir dzīvi, jo arī viņi pārcieta. Tas nebija tā, viņus vienkārši paņēma gūstā. Un 200 mēs skatāmies, diemžēl, pēc mirušo atliekām. Citreiz viņus pat ir briesmīgi bija iznīcināts un briesmīgā stāvoklī, viņiem bija ņirgāties, un viņi nav viņi pat atpazīstami. Cenšas sakomponēt šo informāciju, tos, ko atrodam un atpazīstam, un tos, ko ģimenes paziņo, ka ir pazuduši bez vēsts, ka viņi ir tur. Un es nevēlos jums sirdī, kā teikt, sāpināt ļoti dziļi, bet arī šis mans video ir arī YouTube. Un svarīgi man arī nedaudz jums padalīties par viņu stāstiem. Es ceru, kādas 5 minūtes mums par to padalīsimies. Es vēlējos jums parādīt šos bērniņus. Pavisam nedaudz par viņu stāstiem. Šī meitenīte ir Aviva. Viņai ir 2,5 gadi. Viņa ir Azā paņemta gūstā kopā ar savu māsu 4,5 gadi. Un tur ir arī mamma viņiem. Cik es zinu, tētis viņiem izglābās, un viņš ir dzīvs tepat Izrēlā. Šis puisīts Aviva 4 gadi. Viņa mazais brālītis 9 mēneši. Viņi tur kopā ir ar mammu un tēti. Es ceru, ka vismaz ļauj viņiem būt kopā un ļauj viņiem par viņiem rūpēties, un viņiem vajag pamperus un zīdīt, viņiem vajag pienu, kad viņiem ir labi apstākļi. Igali ir 13 gadi, viņš tur ir kopā ar savu vecāko brāli, 16 gadi, viņi tur ir vieni, viņus paņēma abus gūstā. Arī 3 brālīši, Gala, Tal un Hilā. Viņai ir 13, 11 un... Nē, tas ir es nezinu viņu kādu vecums, bet tās ir meitenīte.
Orijā, Ofrī un Jovāli. Viņi ir arī kopā, tur ir mamma un ir ar mammu, un tētis izglābās, viņš ir Izrēlā. Un tad šie ir gali, viņam ir 19 gadi, ne, 9, viņam ir 9 gadi. Un viņi ir kopā, ir ģimene, viņiem ir arī, šī arī ir brālis, viņš ir brālis viņam. Viņam tur ir arī māsiņa, Agam, kurai ir 17 gadi. Hilā 13 gadi, man meitenīte ir 13 gadi. Es arī aizdomājos, kā viņiem būtu kopā. Itāne 12 gadi, Oādi ir 9 gadi, Amīlija 6 gadi. Viņi ir kopā tur ar savu mammu. Dafnā, viņai ir 15 gadi. Viņi ir kopā ar savu mazo māsiņu Elā 8 gadi. Viņiem redzot nogalināja viņu mammu un tēti un vecāko brāli. Un viņas ir abas tur vienas, un mēs redzējām, un mēs arī nezinām, kā viņiem klājas, viņi vispār ir dzīvi, bet šī meitnītē mums ir viena bilde, ka viņas tur ir abas kopā. Mēs ceram, ka tā vismaz ir, ka viņas var būt kopā. Rūt, viņai ir muskuļu slimība, ka muskuļi atmirst. Un viņai ir 16 gadu, un tēti viņai nogalināja tajā ballītē, kas bija. Un paņēma viņu pat arī uz ratiņu krāstiem. Emma ir 3 gadi, un viņai ir viņu māsiņa Jūlija, arī 3 gadi. Un viņas ir kopā tur arī ar mammu, un cik es zinu. Noam ir 12 gadi, viņa ir kopā ar savu mammu. Un Erez, viņiem ir visa ģimene, liels ģimenes pulkus arī ar veco māmiņu, ja es nekļūdos, 6 ģimenes locekļi, visi viņi ir tur. Jovēl 11 gadi, Navē ir 8 gadi, un mazā māsiņa Jael ir 3 gadi, un viņi kopā tur ar mammu un savu tēti. Un mazā meitenīte, kas man visvairāk sāp sirds, Abigail, viņai ir 3 gadi, un viņas nogalināja gan mammu, gan tēti. Un vecākais brālītis, kuram ir 9 gadi, un māsiņa, kurai ir 6 gadi, noslēpās skapī, un tā viņa izglābās. Tas bija tikai bērnu stāsti, ir arī pieaugušie vecāki un vecmāmiņas un brāļi, un par visiem sirds ļoti sāp, un mēs pārdzīvojam. Un tas ir ļoti necilvēciski. Un tā šādā situācijā mēs esam, un mēs augam, un mēs domājam katru dienu jau 3 nedēļas. Un arī, kad es sagatavoju lekciju, es arī cenšos sevi stiprināt, savu ticību, un tas man palīdz arī, un tas man satur kopā, un es pasakos visu varenēm par mūsu šo lekciju, ka mēs varam būt kopā un apdomāt un par lietām. Un tad, izejot ārā no šī, mēs runāsim par pasaules radīšanas mērķi. Ja kādam ir kāds jautājums, tad variet jautāt. Visu varenais, ka rada pasauli, tad viņam ir nolūks, mēs to mācāmies grāmatā Hovot Levavot, kad visu varenais vēlās, lai mēs ejam pa šo pasauli un mēs atpazīstam viņu un uzdodam jautājumus, kā mēs mācījāmies Kuzari grāmatā. Mēs aizdomājamies par sevi saprotajām lietām. Kāpēc no kurienes ir skaitļi, no kurienes ir 24 stundas, no kurienes ir mēnešu sadalījums, no kurienes ir 10 ciparu, no kurienes mēs aizdomas un valodas. Paši par sevi saprotamas lietas. Un grāmatā Hovot Levavot, tas nozīmē sirds pienākumu. Māca, kad cilvēks, kas neuzdod jautājumus un vienkārši dzīvo pa pasauli kā pa automātu, un nevis uzdod jautājumus un cenšas saprast, kas notiek, ir kā cilvēks, kas atnāk mājā no darba piekusis, un viņam ir sieva sapucējusies un sagatavojas garšīgas maltītes,
viņš apsēžās pie galda, apēda savu porciju, nemaz nepievēršot uzmanību sievai, un tā viņš pabeidz savu maltīti. Tā ir arī cilvēks, kas neuzdod jautājumus, it kā nemaz nepievēršot uzmanību sievai, no kurienes tā maltīte radās, viss ir tīrs, viss ir skaists, viss ir gaidīts. Tāpat ikdienas mums visu varenais dod pārpilniem svētību un labas lietas ikdienā, kurā mums vajadzētu pievērst uzmanību un uzdot šos jautājumus. Un tāds ir pienākums. Pirmais pienākums - meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Un mēs tad redzam citātus, ja, kad es vēlējos ir šeit no psalmiem. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Rimstieties ibrita valodā ar būvidu, tas tā kā atslāpstiet. Tas tā kā vairāk, varbūt tas tā izklausītos negatīvi, jo pati atslāpsti. Vairāk tā kā pilnīga atslāpšana. Un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Tas ir nolūks, ka mēs atzītu, ka mēs skatītos, ja ir māja sakārtota, tad kāds viņu sakārtoja. Tas nav pats no sevis, ja pasaulē ir kārtība, ja ir likumi, ja lietas notiek, kāds to ir iekārtojis. Un mēs varam nonākt pie šīm atziņām tikai un vienīgi skatoties uz pasauli. Protams, Toras likumi mums nāk palīgā, bet arī mēs mācāmies, ka mūsu sentēvi Ābrahams, Ichaks un Jākabs, viņi nonāca paši pie slēdzieniem. Ābrahams jau no maza vecuma, jau no 3 gadiem pētīja pasauli un mēģināja saprast, kas ir valdnieks šai pasaulē. Viņš nonāca pie slēdzieniem ar savu prātu vien. Mēs varam nonākt, tas ir iespējams un tas ir darāms. Un, protams, Tora mums nāk palīgā. Un tad mums ir jāuzdod, un tad, kad mēs atzīstam, kas ir visu varenais. Un interesanti, kad vārds atzīt, tas ir arī tas pats vārds, kā mēs varam, kad cilvēks atzīst sievu, ka Ādams atzina savu sievu Ievu. Es to lasīšu citātu. Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu, sacīdam, es esmu ieguvusi zēnu ar tā kunga palīdzību. Tā ir tā pati sakne arī ivritā, ladāt, zināt, izzināt. Tā ir ļoti augsta sakne un arī kā cilvēka savienošanās. Ebreju ticībā tas ir svētākais brīdis, kā kodešim svētākā vieta, kā tempļa vissvētākā vieta. Un bieži vien varbūt kristietībā tas šķiet tāds, tā starp citu, ja nevar savādāk, tad lai cilvēki precās, bet nē, tas ebrejiem tas ir ļoti, ļoti liela svēta būtība. Un savienošanās, kad 2 cilvēki savienojas un kļūst par vienu miesu, tā ir tiešām liela kā atziņa un kopība. Un tieši tādu mēs varam simboliski salīdzināt un saprast, kāpēc ir tā pati sakne, kad saplūst un savienoties ar visu vareno, ar apziņu, visu vareno, ka visu varenais ir viens un mēs esam viens ar viņu. Un tad, tāpēc es par to vārdu sakni. Un mērķis ir, ka pasaules galu galā, ja mēs veicam šo labojumu, šo procesu, kurā visu varenais mums vada un kontrolē vienu soli un palīdz no vismazākās skudriņas un smilšu graudiņa līdz visām galaksijām, līdz pat viss viņš vada un ikvienu sekundi uztur un rada no jauna. Nevis, kā saka, kādreiz radīja un atstāja mūs tikai paši galā. Ikvienu brīdi viņš ir ar mums. Un kad mēs to apzināsimies, tad tas būs tas pēdējās dienas, kā saka. Ceharijas grāmatā citāts, un tas kungs būs ķēniņš par visu zemi, par visu zemes virsu. Tai dienā tas kungs būs vienīgais Dievs, un viņa vārds arī būs vienīgs. Ka mēs visi apzināsimies šo vienotību,
šo pilnību, tad būs arī šīs pēdējās dienas, ko mēs gaidām, un tas ir radības mērķis – atzīt visu vareno, saskatīt viņu, atpazīt viņu. Un tas ir process. Un Roš Hašanā lūgšanā mēs lūdzam katru jauno gadu un Jom Kipur salīdzināšanas dienā šie vārdi. Un katrs darītājs, katrs, kas dara, katra darbība, varētu būt arī tūkot, zinās, ka tu esi tās darītājs. Un katra radība sapratīs, ka tu to radīji. Un visi, kam elpa mutē, sacīs Dievs, Izraēla Dievs, ir ķēniņš, un viņa valstība ir visā savā krāštumā. Un, protams, mēs arī redzam no Jeremijas grāmatas pravietojumu. Interesanti, ka mēs nonākam arī pie šīs pašas zināšanas. Kad ir rakstīts, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes, no zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, un kaut gan man bija noteikšana par tiem. Tā saka tas kungs, mēs arī runājām par šo citātu tieši Kuzari grāmatā. Noteikšana, tas bija kā piespiests, tas bija tā kā uzspiests vairāk. Un mēs arī runājam arī Kuzari grāmatā par to, ka it kā Ābrahāms, Ichaks un Jākavs, viņi bija kā augstākā stadijā, un viņiem Tora bija tā kā sirdī, kā mums jānonāk līdz te būs pēdējās dienās. Un mums tomēr vajadzēja šos norādījumus, un tas nebija tik tā vienkārši, ka tas bija mūsu sirdī, mums vajadzēja šo Toru pierakstīt dot. Un tad tas kungs saka tālāk, nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu, brālis sacīt un atzīst to kungu. Arī tas pats atzīst, no zināšanas. Jo visi mani pazīst, lieli un mazi. Tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Bet tajās nākamajās dienās, pie kurām mēs dodamies un kāds ir viss šīs mērķis šai pasaulē, ka mēs atzīsim un nevajadzēs nevienam otram pamācīt, viss būs skaidrs. Mums it kā tiek paņemta nost šī, varbūt beigās šī brīvā izvēle. Šobrīd mums ir brīva izvēle, jo es runāju par šo kaut kādu tādu abstraktu noslēptu elementu, ka mums ir jābūt brīvai izvēlei starp divām lietām, kuras abas ir relevantas. Un tad ir brīva izvēle. Bet ja mēs skaidram, viens ir slikts un viens ir labs, tā vairs nav brīva izvēle, jo tas ir loģiski, ko mēs izvēlēsimies. Tas ir visiem saprotams. Un šobrīd tas vēl ir apslēpts. Un mums ir iespēja šo izvēlēties vēl pirms šī atklātā, jo viss būs atklāts, kā mēs šeit rakstām, un vienā brīdī, kad būs glābšana geulā, tad visiem viss būs skaidrs, un nevienam vairs nebūs otrs jāmāca, un nebūs mums vairs Zoom lekcijas nekādas. Un es vēlējos arī šeit nedaudz ieteikt viens no mūsu nosiešiem, kas ir no Latvijas, Einārs. Viņš dzīvo Somijā. Viņš izstudējis ir vairākas tādas ļoti svarīgas grāmatas, un viņš konspektējis visu latviešu valodā, tās īsa kopumā tā sakopokts. Un viņš mums veido jaunas lekcijas par grāmatu Derech Hašem ceļš, un tad mēs pamazītiņām sāksim likt viņa lekcijas, tas arī ļoti paplašina šīs tēmas, un ir arī otra grāmata, ko viņš vēlās par Mesilēt Ješarim, taisno ceļu, ļoti interesanti. Es pat visas tās grāmatas vēl neesmu izlasījusi. Mesilēt Ješarim es esmu pa vidu. Bet es iesaku ļoti klausīties arī viņa ierakstus, ļoti interesanti. Es nosūtīšu jums linku. Tad turpinām. Pirmā Rambama pamatprincips, ticības pamatprincips, par ko mēs runājam arī.
iepriekšējā lekcijā, laikam, vai pirms 2 lekcijām, es ticu ar pilnīgu ticību, ka eksistē radītājs, svētīts viņa vārds un visa radītāja pārvaldnieks. Viņš ir vienīgais, ir radījis, rada un radījis visas lietas. Viņš dara, faktiski ivritā rada, radījis, tas ir no vārda ose, dara, darīs un darīja itin visu, dara viņš. Un mūsu pienākums ir atzīt, un kā bija šī iepriekšējā psalmā teikts, atslābt un atzīt, ka viss ir no visu varenā, ka visu rada tikai un vienīgi viņš. Un mēs šeit mācamies arī drusciņi varbūt par to, arī tajā grāmatā, ko Einārs raksta, mums tā kā ieraksta viņa lekcijas, ir rakstīts, ka sākumā cilvēkam, kad mums ir 5 maņas orgāni, un tie it kā apslēpj šo apziņu, šo visu varenā izziņu. Tie mūs maldina, un tāpēc mēs varam arī kļūdīties, un tāpēc mums ir arī šī brīvā izvēle, un arī balva par brīvo izvēli, un arī Toras likumi, kas mums palīdz tomēr pareizi izvēlēties. Un tad es vēlējos parādīt jums šo citātus no pasaules radīšanas, un mēs varam saskatīt to maņas orgānu parādīšanos, un ja mums ir jānonāk stadijā, ka mēs būsim tā kā ēdenes dārzā sākumā. Pirms šī ēdenes dārza grēka ēšana no aizliegtā koka augļa. Un tad mēs varam saskatīt, šeit ir ļoti interesants. Tas ir 1. Mūzes 2. nodaļa no 8. līdz 17. pantam. Un Dievs, tas kungs, dēstīja dārzu ēdenē, austrumos, tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un Dievs, tas kungs, lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kuru bija patīkami uzlūkot un kas bija labs, lai no tā ēstu. Bet dārza vidū dzīvības kokam un laba un ļaunas atzīšanas kokam. Mēs redzam, ir 2 dažādi koku veidi dārza vidū. Ir dzīvības koks un ir laba un ļauna atzīšanas koks. Atzīšana. Arī šeit ir tā pati sakne, zināšana. Un upe iztecēja no ēdenes, apūdeņoja dārzu, un no turienes tā dalījās 4 galvenās straumēs. Vienas vārds ir Pišona, tā plūst apkārt visai Havilas zemē, kur ir zelts. Un šīs zemes zelts ir labs, un tur ir arī aromātiski sveķi un oniks. Otras upes vārds ir Gihona, un tā plūst apkārt visai Kuša zemē. Labi, drusciņi es te pārlecu uz priekšu. Un Dievs, tas kungs, ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs, tas kungs, pavēlēja sacīdams cilvēkam: no visiem dārza kokiem ēstams ēdi, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. No dzīvības koka viņš drīkstējies no visiem kokiem. Tikai ne no laba un ļauna atzīšanas koka. Tad faktiski mēs šodien arī veicam cenšamies veikt šo labojumu, it kā nokļūt pirms stadijas, mēs neēdām no šī koka, ka mēs nebūtu mūsu šī tiesāšana, šī atšķiršana labais un ļaunais, bet pilnība uzticība, ka viss ir no visu varenā un visu viņš kontrolē. Un interesanti, kas notiek pēc tam, ka mēs ēdam no šī koka, mēs visi esam daļa no šī grēka, tad viņu abu acis tapa atvērtas. Un viņi atzina, arī tā pati sakne, ka viņi bija kaili un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsēdus. Pēc laba un ļauna atzīšanas koka viņiem atverās acis. Viņu acis tiek atvērts. Mēs varētu arī, es nezinu, tas ir mans viedoklis, varbūt tāds interesants, varbūt es neesmu pagaidām vēl kādam ravīnam to prasījusi, bet tas ir, ka mēs varam saskatīt, ka tie 5 maņu orgāni arī iespējams šeit mums viņi tika doti, un tikai tāpēc, ka viņi mums ir atvērti, tas
paslēpt mums to patiesību, to it kā to dzīvības koku, to vienkāršo būtību un vienkāršo enerģiju, kas mūsos plūst, dievišķo varenību, kas ir ik sekundi, kā atzīt un atslābt un zināt, ka tas ir visu varenais. Un tad mūsu uzdevums būtu aizvērt šīs acis un šīs maņu orgānus un neusticēties viņiem. Un uzticēties vienkārši būt, kā es citreiz salīdzinu to, ir Latvijā sauc aklās vistiņas. Izrēlā ibritā šo spēli sauc aklā govs. Būt tā kā ir šī spēlē aizsietām acīm un iet pa pasauli ar tādu vienkāršu mimūt, kā būtu latviski, naivumu, varbūt uzticību, kā aklā vistiņā es taustu, un kur man ir jāiet, un uzskatīt to, kā visu varenais mani vada. Es nezinu, kur es eju. Es nezinu, kas būs ar mūsu brāļiem un māsām Gazā ieslodzītiem un ārmīniekiem, kas cieš, un kāpēc karā, protams, ir upuri. Es nezinu savā personiskajā dzīvē, kāpēc man vīrs aizrādīja, vai darbā aizrādīja, vai bērns nepaklausīja, nokavēju, man uzrakstīja mašīna ar dubļiem, autobusu nokavēja, viss, kas notiek. Es nezinu, es aizveru šīs savas acis un šīs savas maņas orgānus un analizēt un tiesāt. Un esmu kā aklā vistiņa un taustos, un cenšos saprast visu varenais, ko tu vēlēsi šī brīdī, lai es daru. Ar atbildības sajūtu, un nevis ar vainas sajūtu, nevis kāda ir starpība. Vainas sajūta skatīsies uz atpakaļ, un tiesās, un kāpēc tas bija, un kāpēc tā, un analizēt ar prātu, atkal ar šo laba un ļauna atzīšanas koku, tas ir ar prātu. Arī mums mācā mana rabicene, kuras es ļoti mācos, ka smadzeņu uzbūve ir tieši tā kā koks, kas ir divām daļām, kā labs un ļauns ir tas stumbrs, un tas smadzenes izstāsta tā kā koks ar lapoti. Un var arī sadalās divām daļām, labais un ļaunais. Ir kā puse, 50-50, 50-50%. Un mēs varam šo koku neieklausīties viņā un savienoties ar dzīvības koku. Un es esmu kaut kādā situācijā, mēģināt saprast, labi, tad šī ir zīme no visu varenā, kas man būtu tagad jādara. Tagad, kur man būtu jādodās, vienas durvis aizvērās ciet, mēģināšu tālāk un ar tādu naivumu un nevis ar depresīvitāti un bēdām. Un saskatīt arī par labām lietām. Protams, arī par labām lietām. Tas ir viens arī no visgrūtākajiem darbiem, svarīgākajiem darbiem. Visu varenais saka, vienīgais, ko viņš no mums prasa, būt dievbijīgiem, būt pazemīgiem. Un ebreju gudrie saka, kurš ir lepns, tur visu varenais vairs nav. Viņa ar viņu kopā, jo varbūt tikai viens. Un ja esmu es un man, tad ir jau lepnība, un tur visu varenais atstāja. Un tad šeit ir par labiem, tieši par tiem labajiem mūsu panākumiem. Es lūdzu, un man izdevās, un es sapratu, un man Dievs atklāja un runāju. Es. Tātad šeit ir pants, kas saka, tad nesaki viss savā sirdī. Mans spēks un manu roku stiprums un man šo bagātību deva. Ivritā, ja es nekļūdos, tad nemaz tas nav materiāla bagātība. It kā tas ir, te arī bagātība nav, bet tas ir tā kā viss, kas ir izdevies. Bet piemini to kungu, savu Dievu, ka viņš ir tas, kas dod tavu spēku, iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš ar zvērstu bija apsolījis taviem tēviem. Kā tas šodien ir? Arī kāpēc visu varenais mums dod šo spēku, lai mums izdodas? Jo viņš ir slēdzis derību ar Noasu, ar mūsu tēviem Ābraham, Icaku, Jākobu. Nevis es esmu spaiga labiņais. Un arī ir citāts ļoti līdzīgs. Arī 5. Mūzes grāmatā, kad pirms došanās iekšā Izraēlas zemē,
Kad nesaki, kad manas taisnības un taisnuma pēc visu varenais mani ieved šī zemē, bet gan dēļ tā, ka tās tautas ir sliktas un ir sagrēkojušās, un tāpēc tu viņus nomaini, un es šī zemē nevis tava labuma dēļ. Un arī šajos brīžos vienmēr būt pazemīgiem un zināt, kas ir žēlastība un tikai un vienīgi ir žēlastība un tik visā brīdī saskatīt visu varenu. Un ir tāds rabīns Ušer, viņš nomira pirms 20 gadiem, viņam bija ļoti tāda arī dziļa saiste ar visu vareno. Viņš māca, ka tas ir pasaules labojums, tikun ivritā, it kā mēs jāizlabo jānolāk šo sākotnējo stadiju, un tas ir iespējams, ikvienam tas ir iespējams, un ik viens, kas to dara, vēl šī laikā, kad mums ir brīva izvēle, cenšas atzīt un atpazīt itin visās lietās. Ja es saku, izlija man, uzšlikstīja, saplēsa, nobāra, izdevās. Tas viss ir tikai vienīgi visu varenais. Un viss ir uz labu. Ik viens, kas to dara, viņš arī iespaidos savu ģimeni, uz saviem radiem, uz saviem tuviniekiem, uz itin visiem. Un tas ir iespējams. Ja kādam ir kāds jautājums, man liekas, es pateicu visu, ko gribēju. Te vēl viens citāts, es redzu arī rabīns Eliezer ir rabīna Šimona Bar Johai dēls, arī viens no Kabalā komentāriem rakstījumiem, kad ik viens, kas dara labu lietu, es visu pasauli sver uz šiem labā un slikta svariem. Jo jāsaskata cilvēkam, ja es daru kaut ko labu, es iespaidoju uz visu pasauli, uz savu ģimeni, uz savu valsti, uz visu pasauli. Es iespaidoju. Un tas mums ir, tā mums ir jādzīvo un jāsaskata šī mūsu pienākums. Un arī bez vainas sajūta, bet ar atbildības sajūtus. Vai kāda? Jā, Lea, tad iznāk tā, ka tas, ka mums ir tās maņas, ar ko mēs varam uztvert materiālo pasauli, tā kā aizver ciet mums to garīgās pasaules uztver vai to būtiskā redzēšanu. Vai tā var saprast pie tām kā acis atvērās pēc grēka? Es līdz galam arī nesaprotu pilnībā, varbūt ierobežo, pavisam noteikti. Pavisam noteikti, ko mēs saskatām un sajūtām, mēs liekam, tā ir, man te ir telefons, ir glāze vai ko, bet tas viss ir, tas nav patiesība, tā visa ir tā kā Matrix filmā, vai tas viss ir kaut kas dziļāks un apslēptāks. Respektīvi, mēs neredzam to dziļumu, tāpēc, ka mēs redzam to materiālo, to rokām sataustāmo, acīm ieraugāmo, sasmaržojumu. Tas tā kā mums aizkavē meklēt dziļāk vai tā kā nostājas priekšā, ka mēs neredzam dziļāk. Tā tas, jā. Jā, tas ir šķērslis, kuru mums vajag pārvarēt. Mums tas ir uzdevums, kā vienmēr, visi grūtumi ir, lai tiem tiktu pāri, un par to mēs saņemtu algu. Un tikai tā un vienīgi cilvēks attīstās un izaug, kad ir slinkums, ir jāpārvar. Un tad mēs sasniedzam kaut ko tālāk. Ir grūtumi, un viņu mērķis ir viņus pārvarēt. Labi, paldies. Paldies, jā. Ja es pareizi saprotu, tad ideja ir tāda, ka šī pasaulē pašlaik ir materiāla, teiksim, tā rupja, ja es to kabalu neesmu arī mācījis, bet saprotu par tiem apvalkiem, es nezinu, latviski pareizi, abaločka klipā, ja? Mīza, čaula. Bet, jā, čaula, ja. Bet tāpat laikā, ja mēs pieņemam to koncepciju, ka ir tikai Dievs un nekā vairāk cita nav, ir tā dziesma, нет никого, кроме Бога одного, tad mums tā kaut kāda veida jāatrod kaut kā caur to, kas mums ir pieejams, to kaut ko garīgu, un to var, cik saprotu, izdarīt, ja bija pravieši kaut kādi vai taisnie cilvēki, ja, kuri tomēr varēs sasniegt.
tādu Jā. līmeni. Arī, cik es saprotu, Abrahamam jau ir, jā, viņu Dievs aicināja, bet pirms tam viņam bija tas, noteiktas darbības, ja, nu, cik es saprotu, Talmud, tas ir aprakstīts, ja, ka viņš tur elkus sasitis, ka viņš pats, ieraugot pasauli, tomēr analizēja viņu, ieraudzīja, ka ir, visam sākne, ir visam radītājs, ja, teiksim, tas ir, mums ļoti grūts uzdevums. Bet, nu, cik saprotu, ir vērts šo ceļu iet, meklēt, cīnīties, lai dabūtu to kādu, nezinu, balvu vai kā pateikt. Jā, tas ir iespējams, un tas ir jādara. Jā, un to arī gaida no mums, ka mēs to darītu. Jā, pie tam, cik es saprotu vēl pēc tā Habāda tādiem uzskatījumiem, tas, ka parādījās internets, tas jau vien liecinātu par to, ka Mašejah tuvojas pamazām un tie soļi ir dzirdami, jo, jā, internets, protams, ir daudz samazgas, bet ļoti strauji izplatījis viss, kas var dabūt, tā skaitā arī par judaismu. Jā. Agrāk, lai būtu kaut kādas ebreju grāmatas, ne ebreju valoda, tas vispār par to varēja tikai sapņot. Tagad viss ir iztulkots. Pat latviešu valoda jau kaut ko var atrast, ja? Bet krievu valodu vismaz daudz zina. Ja? Tā kā tā informācija nāk klāt, tas dzirksteles var atvert un tikai jāiet un jāpļauj. Ja? Tikai jāiet un jādara. Principā viss iespējams ir tiek dots. Un arī no Dieva puses tikai jāspēj atrast. Kā teikt, tam, kas meklē, tam tiek dots. Ja? Kas grib atkarīties, ja? Kas grib iet, tam tiek, tā iespēja tiek dota no debesīm. Ja? Kas grib palikt tā samat, kas viņš tur paliks, cik saprot, arī dzirdēt. Tas, kas vēlas, tam debesis atbild, dot, vērt pa kaut kādu ceļu. Kaut kā tā. Jā. Paldies tev par tavu to darbu, ko tu dari. Paldies visu varenajam. Jā, slavu Dievu. Paldies visiem, kas bija šajā lekcijā. Tad tiksimies nākamajā pirmdien. Labi, lai tev laba nedēļa, lai visiem ir laba nedēļa. Paldies tev. Un novēlu arī uzvaru Sahalā šajā karā. Jā. Paldies. Lai var pārnākt gūstekņi mājās. Jā, amen, paldies.